Edgars mācās Ogres tehnikuma 2. kursā, taču jau izveidojis mācību uzņēmumu, kurā radīts unikāls produkts – rokas pulkstenis cilvēkiem ar redzes un atmiņas traucējumiem. Jaunietis pulksteņus veido tehnikuma laboratorijā un mājās. Šobrīd izgatavot esot jau 15 pulksteņi. Edgars atzīst, pagāja ilgs laiks, līdz saprata, kādas funkcijas visvairāk ir nepieciešams un kā tās izveidot. Jaunietis to apguvis pašmācības ceļā. Un tad arī laika gaitā, šī pusotra gada laikā, mums tapa vairāk kā 20 prototipi. Un šo 20 prototipu laikā mēs pilnveidojām šo pulksteni un pilnveidojām tā funkcijas un tā efektivitāti arī baterijas ziņā. Šobrīd jau pirmie pulksteņi esot pārdoti. Ikdienā Edgaram palīdz vēl 2 Ogres tehnikuma audzēkņi. Viens nodarbojas ar mārketingu un otrs atbild par grafisko 3D dizainu un video. Tāpat zēni sadarbojās ar Latvijas neredzīgo biedrību, kas testēja pulksteņus. Biedrība Edgara radīto pulkstenu atzinusi par noderīgu un inovatīvu produktu. Pirmās 2 funkcijas vissvarīgākās, es teiktu, ir tieši laika izrāde, kurā tās gaismas spīd, un tā, kas statīvi spīd, norāda stundas, un tā, kas mirgo, norāda minūtes. Otrā funkcija ir SOS funkcija, kur cilvēks pats var ierakstīt mikrofonā svarīgāko informāciju, kā vārds, uzvārds un asinstips. Un tieši spiežot šo pogu, visas tās informācijas tiek atskaņotas. Jā. Un tas var palīdzēt ātro palīdzībai būt labākam un efektīviem. Pulksteņiem ir dažādi modeļi, taču viens no tiem nodrošina arī izsekošanas iespēju. Atrod konkrēto pogu 5 sekundes, tātad pagaidām 5 sekundes. Konkrētais modulis sāk ātrāk mirgot, tad man uz telefonu atnāk alarma ziņa par to, kurā vietā konkrētais pulkstenis atrodas. Šobrīd ir atnākusi alarma ziņa, un viņam vajadzētu sākt zvanīt man uz telefonu. Jā, tātad ir atnākusi alarma ziņa, un viņš ir sācis zvanīt. Tātad es paceļu, un es varu dzirdēt jebko, kas notiek tātad pulkstenī. Es arī uzlikšu skaļumu, un es varu dzirdēt jebko, kas notiek. Kā arī ieejot mobilajā aplikācijā, kas savienot ar pulksteni, ir iespēja redzēt pulksteņa atrašanos apvidū. Tāpat līdz ar tumsu pulkstenim spīd diode, lai to nepieciešamības gadījumā varētu atrast. Pieņemsim, ja pulkstenis pats ir atradies kabatā, tumšā vai arī zem gultas, tas pulkstenis sāk spīdēt ļoti gaiši zilā krāsā, un to var vienkārši atrast. Finansējumu uzņēmuma attīstīšanai jaunieši ieguvuši aizvadītajā gadā, uzrakstot projektu starptautiska elektronikas uzņēmuma izsludinātajam stipendiju konkursam, kā arī piesaistot vēl papildus līdzekļus. Šobrīd zēni izstrādā dronus, ko nākotnē varētu izmantot Ukrainas karavīri cīņā pret agresoru valsti Krieviju. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija.